konsultējos pie citiem būvniekiem, kas ir pietiekami lieli pazīstami vārdi Latvijas tirgū, tā labā kvalitātes norma. Šeit visur, gan tur apakšā, gan tur augšā, tas viss bija divreiz vairāk nekā ir tā absolūtā norma. Man ir tiešām taustāmas garantijas. Nav žēlots uz to, lai tā māja būtu energoefektīva, un to es arī redzu savos ikmēneša rēķinos. Ja viņiem rūp, kad būvnieks nevis vienkārši atdod atslēgas un pasaka uz redzēšanos, bet tu vari visu laiku būt saziņā un interesēties. Paldies, ka tu mani uzņēmi savā mājā. Vienmēr laipni. Es esmu vienmēr ļoti, ļoti priecīga un novērtēju savus kaimiņus redzēt. Man liels prieks šeit būt. Un ar tevi mēs iepazināmies 2023. gada vasarā. Taisnība. Un es atminos, tātad šī māja bija jau uzbūvēta un blakus māja būvējās. Iekšējā apdarba pilnībā pabeigta. Jā, un es atceros to mūsu tikšanos, kad mēs ar Mārtiņu atbraucām un tavu pirmie vārdi bija: nu, un šeit tad jūs pa šeieni brauktu savās mājās iekšā. Un bija tāds, kāda interesanta stratēģija. Bet, jā, ienākot mājā, es diezgan drīz sapratu, ka, laikam tā tiešām varētu būt manējā. Un mana māja, un mana vansistaba, un mana virtuve, un jā, mēs aizgājām arī blakus māju skatīties, kas uz to brīdi bija bez virtuves un bez kaut kādām detaļām. Šeit tiešām viss jau bija pabeigts, bet šī bija manējā tomēr. Kā tu saprati? Kas priekš tevis nostrādāja? Ka jā, šī ir mana māja. Es pieļauju, ka droši vien, ka tagad būtu gudri sākt runāt par visādiem tehniskiem rādījumiem un visu kaut ko tādu, bet man tas visdrīzāk bija emocionālais aspekts. Tā sajūtas, kā es te sajūtos, un mēs arī meklējām lokāciju, lai mums būtu kompromiss, un šī vieta tiešām bija kompromiss mūsu abu dzīves vietām, bet jā, tā sajūta, to, cik te ir tāds vidējais starp to, kad ir gan apdzīvots un ir kaimiņi, bet ir ļoti, ļoti zaļš, un es joprojām nepamet man tā sajūta, kā es jūsmoju skatoties pa lielajiem viesistabas logiem, un pretī man ir lieli koki, jo tā, man liekas, ir vislielākā vērtība, jo kamēr tas koks izaug pēc ļoti daudz gadi, bet jā, un šeit tika ņemts vērā, ka tā ir vērtība un tas tika saglabāts. Cik man ir zināms, ikdienā strādā Rīgā, un tev sanāk katru dienu braukt uz Rīgu? Jā, tieši tā, bet man bija tāda privātās dzīves pavērsiena, kad es katru dienu braucu arī 50 km uz Rīgu un pēc tam 50 km vakarā atpakaļ. Kā jūs minēju, šis ir kompromiss, un uz to brīdi, kad mēs ievācāmies, A7 jau bija pabeigts, un principā man dzīve ir tiešām uzlabojusies. Kaut gan iepriekš es dzīvoju no savas darba vietas 15 minūšu kājām gājienā, bet tagad es iekāpu mašīnā un aizbraucu 30–35 minūšu laikā uz teiku. Jā, viss, kas attiecās uz ceļiem, ir ļoti, ļoti ērti uzbūvēts un ļoti labi tiek kopts, bet es domāju, ka jebkurš man piekritīs, ka tas, ka tu vakarā ierodies tādā pilnīgā klusumā, mierā un ar tik brīnišķīgiem kaimiņiem, noteikti atsver to laiku ceļā. Jo tā māja un tā dzīvesvieta, man liekas, ir tieši par to, kur tu reģenerējies un atgūsti sevi. Un šī ir tā mana vieta. Protams, jāpiebilst, ka tik liels pirkums, tik ļoti neapdomīgi, ka es to darīju tikai uz emocionālā pamata. Es arī gluži nebiju. Konsultējos pie citiem būvniekiem, kas ir pietiekami lieli pazīstami vārdi Latvijas tirgū. Un tad pilnībā neko nesaprotot, ierados ar kaut kādiem tehniskajiem dokumentiem, un man teica, šito visu novāc nost, es dokumentiem neticu, parādi man bildes. Un tad tu man bija atsūtījis bildes no būvniecības procesa, un tad viņš tur izpētīja, kā tur viss izskatījās, kamēr tur vēl grīdas nebija ielietas, un kāds ir jumts. Tam visam tika dota zaļā gaisma. Tad viņš man sāka uzdot jautājumus, uz kuriem man vispār nebija
bija atbilžu tur pa kaut kādiem centimetriem, milimetriem, siltinājumiem, biezumiem, apakšā, augšā, neko nesapratu. Es teicu, labi, daram no otrā gala. Tu man pasaki, kādas ir pareizās atbildes, un es iešu pārbaudīšu. Jā, un tad ar šiem te rādītājiem atgriezos, man liekas, jau 3. vai 4. reizi apskatīt māju, jo bija atvedusi jau pa ceļam un māsu un vēl nesko, un pati braucu te vakaros skatīties. Un tad satikāmies un ar Gvido tā kā gājām caur tiem cipariem, un es biju ļoti patīkami pārsteigta, jā, kad viss tas, kas ir tā, tas obligātais, tas minimums negluži, bet tā labā kvalitātes norma. Šeit visur, gan tur apakšā, gan tur augšā, tas viss bija divreiz vairāk nekā ir tā absolūtā norma. Un tad, līdz ar to tas man arī pielika tādu papildus plusiņu, kad var uzticēties. Kas ir tās lietas, ko tu novērtē visvairāk? Es novērtēju to, ka man ir tiešām taustāmas garantijas visam, kas nāk līdz ar māju un visām lietām, kas saistīts ar māju. Un, piemēram, vētrā tur žoks tiek izkustināts un tas viss tiek novērsts un tā tālāk. Kad ir tiešām tu jūti, kad ir visam tā kā garantija un kad būvnieki ir kas 100% tur rūpi un 100% uzņemās atbildību un tā kā darbojās arī ar visu, kas, protams, kā jau kustīga organismā var notikt un to visu novērst. Tas man ir tāds ļoti būtisks faktors. Vai tu ieteiktu Galgā būvu citiem? Ja viņiem ir svarīgi tās pašas lietas, kas man, tad tas ir tas, ka tiešām nav žēlots uz to, lai tā māja būtu energoefektīva, un to es arī redzu savos ikmēneša rēķinos. Šis, ja viņiem tiešām rūp, kad būvnieks nevis vienkārši atdod atslēgas un pasaka uz redzēšanos, bet tu vari visu laiku būt tā kā saziņā un interesēties un arī gūt pretī darbību un risinājumus, tad noteikti ieteiktu, jā. Paldies tev, Baidi, par doto atsauksmi un par pieredzi, ko tu dalījies. Ja arī tu vēlies uzticēt Galgā būvei savas sapņu mājas būvniecību, tad sazinies ar mums.